27. septembrī satiekās šeit un cīnās par čempionu. Un 23. augustā visi satiekās, lai cīnītos par nakti biķerniekos. Labi. Šķiet, ka Roberts arī jau tā kā iekārtojās startajā, viss kārtībā. Nu un tūlītās abi dalībnieki dodas arī trasē. Tas jau notiek, viņi jau sāk, Roberts atraujas. Jā, izskatās, ka Robertam ir tehniskas problēmas, jo Nisans negrib pātrināties. Ārkārtības un Eglīte tur burtiski dažu centimetru attālumā no viņu tikai nobremzē. Jā, diemžēl izskatās, ka šī braucienā uzvarētājs būs Jānis Eglīte. Viņam vienīgi jānobrauc līdz finišam. Starp citu, Roberts Roda vakardien. Sveiciens Jānim Eglītim. Roberts Roda vakardien vēl nezināja, vai viņš startēs, jo viņam ir tehniskas daudz problēmas. Es domāju, ka tas arī tagad ir atsaucies uz to. Jā, atbalstīsim arī Robertu Rodī. Jā, arī tā notiek autosportā. Diemžēl. Šoreiz dalībnieku. Bet tas ir autosports, tu nekad nevar zināt, kad iemetīsies klemmi. Nu, tieši tā, man ir arī tā, kas noticēs. Tagad Jānim Eglītam tikai jāpabeidz šis brauciens, un viņu mēs redzēsim ceturtajā finālā. Jā, Roberts Roda pat neaizbrauks līdz servisa zonai, viņš atstās automašīnu tur patās. Jā, izskatās. Un nāks pievienot. Tas ir tik sāpīgi. Jā, tas nav forši. Jā, acīm redzot, turpināt kustību uz priekšu automašīnai būtu bijis bīstami, un tādēļ viņš